Prioritāšu plānošana. Tavas smadzenes ir vislabākās prioritāšu plānotājas, jo ir to darījušas jau visu šo laiku. Tāpat tās turpina to darīt, kamēr viens spēs funkcionēt. Tikai dažreiz mūsu prāts primāri izvēlas skatīties seriālus, izklaidēties vai darīt jebko citu jautru, nevis to, kas mums ir svarīgi. Taču ir iespējams pa solīšiem iemācīt mūsu smadzenēm labākas prioritāšu noteikšanas metodas. Kā pirmo es iemācījos metodi, ko piedāvāja biznesa treneris Brians Trēsijs. Viņš izteica katru dienu sākt pierakstot vismaz 10 svarīgus uzdevumus un sakārtot tos pēc ABCDE principa. Proti, pēc saraksta izveidošanas rūpīgi pārskati to un atzīmē 2 pašus svarīgākos darbus ar A, tad nākamos 2 svarīgākos darbus ar B un tā līdz E burtam. Pats svarīgākais ir neķerties klāt pie darbiem B, C, D un E līmenī, kamēr neesi paveicis A uzdevums. Ideālā pasaulē mums šādi būtu iespējams funkcionēt, taču realitātē iesaku pamēģināt katru dienu pieķerties vismaz vienam A līmeņa darbam. Man nav laika ir mūsdienu populārākā atruna, kas sevī slēpj īsto atbildi, tavs piedāvājums nav mana prioritāte. Sakot, kad kaut kam nav laika, mēs visvieglākā veidā atrunājamies cenšoties neaizvainot otru, pasakot taisnību. Ja arī tu aizbildinies citiem šādi, padomā klusībā pie sevis, kāpēc atteici. Tas nav obligāti jāstāst kādam citam, bet ir svarīgi pašam priekš sevis saprast, jo tā arī var atklāt savas dziļākās prioritātes. Mums visiem tādas ir, taču dažreiz tās slēpjas tik dziļi, ka nemaz nepamanam. Uzdevums. Pieraksti lapā visus savus šīs nedēļas uzdevumus. Atzīmē ar A tikai 2 pašus svarīgākos, kurus paveicot, justos visgandarītāk. Kad tu tos varētu realizēt? Pamēģini šodien fokusēties tikai uz vissvarīgāko un pēc tam pieraksti atbildes uz šiem 3 jautājumiem, kas izdevās, kas neizdevās un ko nākamnedēļ gribētu darīt citādāk.